vispār jābaudo. Parādīt? Jā. Galvenais balss noskaņot. Nu. O! Labi. Tā arī var. Var, ja? Jā. Strādā? Pamēģinās. Ir. Nebija slikti. Eiropa. I like. You like? Svarīgi, lai briedis laika. Viņam bija laika? Šodien lietas mūs piespiedis mazliet pie zemes, tāpēc taktika tāda. Brauksim vakarā uz torni. Cerēsim uz to, ka lietas pāries jau šovakar. Paliekam pa nakti reāli tornī. Un no rīta jau esam iekšā medību platībās. Tāpēc jāņem līdz arī viss kaut kas gulēšanai. Guļam mēs. Tā viena grīķu maltīte, sublimēts ēdiens, kuram šeit pat pakā uzlejot virsū ūdeni, var pat taisno no pakas arī paēst. Siltais ūdens ir vajadzīgs, attiecīgi prīmus un deglis, ūdens. Cīņai ar rodiem. Te ir visādi aparāti, viss kaut kas, nazis zāģīts, lukturīts, powerbanka, virves, virvītes, cilpiņas dzīvnieka izvilkšanai. Hop. Kad tā mazā moška ir, bet šitā, klausies, es neju ārā no mājas. Šitās komplektā vēl krūšu somā binoklīts, te ir termo maziņais, ko palūrēties. Te ir ekstra magazīna, ekstra baterijas, odu pūšamais un visbeidzot arī naktinieks, ko vakarā paskatīties. Tev sagaida. Čau. Sveiki. Es, kad biju Kazahstānā, man motociklam šim te policija apstādināja prasīt tikai 2 jautājumus. Cik ātri iet un iedod pagāzēt. Šādi es arī redzu pirmo reizi. Interesē, kas viņš ir, kā sauc, kuru gadu, cik iet. Tas ir Zviedru armijas. Jā. Visur gājējs, jā. Volvo Laplanders saucās. 75. gads. Priekštiltu mēs pieslēdz jau 75. gadā elektriski ar pogi. Jā. Un viss tilts obloķē. Viss 3 tilts ar gaisu nobloķē. Un jā, labs aparāts priekš medībām. 50 gadu un joprojām braukā? Jā, iet kā pulkstens. Okay. Fiksējušās drošības jos 75. gadā. Es zemesardze esmu redzējis kaut ko līdzīgu, bet šī te kuzeva uzbūve kaut kas man nav redzēts. Jā, tas ir individuāls projekts pārtaisīts. Viņš ir kā priekš medībām uztaisīts, ir kabīna augšā ir saīsināt, kur var sasēsties cilvēku un uztaisīt ir kuzavu ar skaistu dugu un augšā viņš priekš medībām, kur var zvērs ievilkt iekšā un arī mājās malkā atvest. Pagaid, tu pats šo esi taisījis? Faktiski jā, tas viss ir mans projekts un ar draugiem kopā ir izveidots. Kas tā galvenā specifika tam 6x6, es saprotu, tā piekara tā diezgan īpaša? Jā, viņam ir sānu pārvadu un bloķējušie tiltus gaisa. Tas ir klīrens uzreiz 40 cm, bloķējušie tilti un viņš ir viegls. Viņam pašmaz būs kaut kā 2,5 tonu. Tā kā regulāram džipam gadrīz? Jā, un līdz ar to tā viegluma un viss 6 riteņu pilnpiedziņu pilnīgi nobloķējot. Viņš var daudz izdarīt. Labi, ejam. Džeki, kur mēs braucam? Mēs dodamies tradicionālā izbraucienā. Saucās Safari Ziemeļkurzemes stilā. Cenšamies turēties uz ceļa. Jā, šeit ir dabīgā brauktuve. Ceļš, jā.
Tur būs labi. Kuras nozīmes ceļš šis ir? Vietējais. Tā kategorija. Tā ir spokulni jau. Ceļš osei. Ļoti labi. Labs, nē? Kā tie, kas meklē piedzīvojumus. Uz priekšu, tad neskatīt. Jā, atrod. Mums ir palīgi, kas tur kameru. Katram savs uzdevums. Krišjāns tur sevi. Jā, nespiek to sajūsmas. Man liekas, mēs tikko jaunu ceļu iebraucām. Tiek iebraukts jauns ceļš, jā. Tānce projekts, jā. Nē, tur mēs to vārdu pa kreisi. Jāskatās ir Lūk, tāda mūsu maiņa uz vienu nakti. Lietas ir mazliet mitējies, bet apmācies. Lūk, draugi, nākat paskatīt. Tas ir augsts līmenis. Sienas iztapsētas, grīda iztapsēta, kas nozīmē, ka tas ir klusi, nečaukstīgi. Medību turnīts uz ritenīšiem. Vērti pabraukt, paskatīties. Iztiepties varēsim. Būs ok. Krišā, uz maiņām. Kunga krēsls skatās. Otrs apakšā. Viss paguļ. Jā. Un 18.03. Un briedis jau bauro. Arī tur. Jā. Jā. Vulsī. Nosī. Divdesmit 35, kustība sākusies. Tur mums ir 8 brieži. Te guļ kolēģis. Tumsā vispār redzēt nevar. Gaida savu maiņu. Jā, es gaidu savu maiņu. Mēs tā kā jūrnieki uz maiņām, uz vakti sēžam. Viens guļ, viens strādā. Baigs muks vakariņš. Lietas nomierinājies. Viss. Un bauro, tā kā sāka bez 5-6 baurot. Tā bauro bez apstājas. Kaut kur. Tur viens. Un tur otrs. Kāda iespēja pēc pirmās naktas turnī? Jā, labrīt. 6:30. Trešdienā. Var sākt filmēt, ne? Varam sākt filmēt, beidzot, ka gaisma ir parādīsies. Bet 2 vārdos par nakts piedzīvotā. nenormāls briežu plīvums. Nenormāls. 27, 28 brieži. Tā kā visu laiku. Paskaties riņķi. Pilns. Bet kas interesanti nomainījās. Mums tagad kā beidzot parādījās gaisma. Principā visi brieži aizgāja prom. Kur iznāca ārā. Te gotalē, kas te kur redzēja. 2 malts pakaļ. Brieži. Tur, kur ozols? Jā. Redzu. Buļļi 2 tās. Trešā gūs. Pirmā ir gūs no kreisās. Kas uz galvas? Jaunie briedēm visi. Jaunos, jā? Visi jaunie.
Paskaties, ir selektīvs. Jā. Tikko parādījās no nekurienes. Jā, un tā te visu nakti notika. Mēs pagaļam, pieceļamies, paskatāmies. Ir. Pat vilks bija. Jā, vai ne? Tā kā viss bija vienkārši. Bet tas bija īsts moments, jā? Ļoti īsts moments, jā. Jā. Visus briežus padzina maliņā. Jā. Visi notinās uzreiz. Un tad sanāca atpakaļ. Briedu pļavā grūti dabūt ārā. Klausies, paejam tiem jaunuļiem klāta, bēžs labs. Jā, paejam. Paskatāmies tuvāk. Nekuskrien. Teik pa priekšu, redzēju? Jā. Viņš tik daudzās. Divas gabalās daudzās. Slāpierās, nav patīkami. Tas labs būlīgs, bet viņam bišķi to jāpaugās. Jā, viņš ir tā kā, viss ir baigi smuki, simetriski. Jā. Lieli resni. Bet īsi. Nu, garums, tu zini, tas nevienmēr ir rādītājs, ka tas ir vecs vai jauns būls. Okay. Šeit bija ragu forma, trapecveidīga, kas liecināja, ka jaudīgi būls. Kakls augšā. Es domāju, kaut kādi 7. radziņi varētu būt, viņam vēl pāris gadu. Smuki iznāca, ne? Baigla. Pārsteidz. Tieši pirms mūsu kafijas. Jā. Labdien! Vīri no Liepājas, jā, cik es saprotu. Kurzemi turās kopā. Prieks jūs redzēt šeit Ziemeļkurzemes sirdī. Un mums te sanāca brieža pakaļējā kāja. Nu, zinām, mēs jau kā mednieki daudz esam tur dīrājuši un griezuši, bet gribētos redzēt, kā jūs jau citā līmenī to darat. Sveiki, man sauc Elvis Sproģis, Strāvas Vēlēns. Mēs esam no Liepājas, mēs esam 2 meži. Strādājam ikdienā ar gaļas produktiem, ar gaļas izstrādājumiem. Es esmu pavārs, Elvis ir miesnieks un principā šādi tagad cimds ar roku kopā sagāja. Šobrīd jau 4 gadus esam tādā komandā labā un daram to, kas mums patīk. Parādīsim, kā izgriezt katru gabalu, katru muskuli atsevišķi un pastāstīsim, ko no viņiem var uztaisīt. Gabaliņš no filejas ir palicis un pagriezīsim ārā. Ideja ir tāda, kad griežot mēs sekojam saistaudiem, kurus mēs redzam, un gaļā praktiski cenšamies negriezt, cik tas ir iespējams. Ņemam vaļā topsaidiņu, kā redzams, muskuļos iekšā mēs negriežam, mēs atdalām muskuļus vienu no otra. Mēs sākam secīgi no augšas izņemot, pirmais izņemot fileju, otrais mēs noņemam topsaidiņu, pēc tam mēs ņemam šo sānu muskuli nost. Un šī secība ir stingri jāievēro. Tā, mums ir topsaidiņš, ko mēs griezām pašā startiņā. Šeit ir nākamais muskulītis. Šis ir no aizmugurējā stilba. Foršā šis būs silversaits. Tikai tāpēc viņu sauc tā, ka viņam viena puse ir smuka ar tādu sudraba cīpsliņu. Tad mums ir menisks vai bulets, lode, kā mēs viņu saucam. Mēs viņu pēc tam dalīsim. Tad mums ir stilps un asts kauls un stobra kauls. Mēs ņemam šo gabalu un mums ir jāsadala, vai pareizāk sakot, viņš ir jāatdala no augšējās kārtas. Mēs viņu saucam par cepurīti. Un šis augšējais gabaliņš, šis vairāk izmantojams ir tikai priekš maltās gaļas. Un te no šīs puses var redzēt, kā jau viņš dalās jau pa šķiedu prātīgi ar nažu galu. Viņai jāiet iekšā
jo tā gaļa jau ir tik mīksta, jau, kad pieskaroties jau nažu galu, viņš pats jau taisās vaļā. No šī gabala var gatavot visam noteikti tartaru. Tas ir viens no gabaliem, kuru mēs iesakām visiem. Otrs, viņi var noteikti griezt šķēlēs, viņi var izmantot kā steiku, jo viņš ir diezgan līdzvērtīgs lielo filējai. Nu, es neteikšu mats matā, bet viņš ir ļoti, ļoti tuvu mīkstuma ziņā. Ar viņu var droši jēlā veidā sāls, piparus, pannas apraut, viss gatavs ēdam. Tā kā šis būs viens, kas ir ļoti fantastisks gabals. Un tad ir šis gabals, kas iet šķiņķim. Protams, šis viss nāks no, šito visu notīrīsim, lai nebūtu nevienas cīpslas, nebūtu neviena baltuma. Un ar šo gabalu ir personīgi mēs taisam arī gaļas šķēles. Tas nozīmē, ka tāds gabals, ko varam izmantot steikam arī. Jātīra nost ir šīs vietas, viss, kas ir saistīts ar cīpslām, šo visu. Viss tiek arī šīs baltās zona, kas ir šis viss ņemām apakšā un viss nāk. Šitam visam ir jānāk nost. Gaļai būtu jāglabājās no 2 līdz 6 grādi. Šādam briedēnam noteikti ir pat forši, ka viņš kādas 7 dienas pastāv pie mitruma 70%. Un tikai tad mēs viņu griežam, tad viss tās gaļas, viss savelkās, visi aromāti un gaļas struktūra ir daudz parocīgāka gan strādāšanai, gan pēc tam tālākiem procesiem. Parādīsim, kā no sarežģīta gabala dabūt tādu foršu produktu. Uztaisīsim cepeti. Ņemam menisku gabalu, kur ir izņemts stobra kauls, izgriezts menisks un dalam viņu pa frakcijām un sekojam, kā gaļa mums rāda priekšā, kurā vietā mums ir jāgriež. Pirms tam es strādāju ar Fāteri. Viņam bija neliels miesnieku veikaliņš. Mēs ar viņu strādājām. Griezām, no rīta griezām, pēc tam viss tirgojās. Un tā bija jau aptuveni jau kaut kādus gadus 4, nepilnus 5. Un man jau likās, ka es esmu ritīgi nobriedis. Kad nav lieta, ko es nezinu, bet skatoties visus video, kas ir YouTube vai kaut kur apkārt pieejami, kaut ko lasot, tomēr es jūtu, ka tā informācija ir bišķi pa maz. Līdz ar to tad man bija tāda iespēja, es izlēmu braukt mācīties uz Beļģiju. Aizbraucot uz turieni, pirmo dienu, es sapratu to, ka viss tas, ko es zinu, es varu pārsvītrot vienu treknu svītru pāri, jo es nezinu neko. Un strādājot komandā, ir ātri jāiekļaujās, lai tev no viņas neizmest. Un tad bija tas lielākais dzīves tāds piespiedu moments, kad vajadzēja saņemties un tā, kad ar asarām acīs mājās varēja nākt. Principā es iemācījos attieksmi pret gaļu, attieksmi pret dzīvnieku, kad mums ir jānovērtē tas, ko mēs nomedījam, tas, ko mēs griežam, ka mums ir jānovērtē, kad tās lietas vērtības, ko mums tas dzīvnieks dod un maksimāli izmantot katru gabalu un ņemt katru gabalu par vislabāko gabalu. Els man iedeva tikko attīrīto gabalu, un doma ir tāda, ka no šī gabala uztaisīsim cepetīti. Protams, šis ir maziņš, bet būtība tas nemaina. Man ir līdzi ciploka granulas, daiviņas precīzāk. Es viņas tīri tikai, lai iedot nedaudz garšu. Ielikšu iekšā. Tad man ir sāls rupjais. Un plus tam man ir tāds maisījums, kurā iekšā ir melnie pipari, koriandrs, sinepsēklas, krustnagliņa. Es pat varētu teikt tāds medījuma garšviela, varbūt viņa nosauc, jo man liekas tās garšas ļoti labi piederās tieši pie medījuma. Šo visu ielaidīsim iekšā, lai bišķiņ kaut kā mums saķer, un šo visu taisam ciet. Aiztaisam ciet. Un tad ņemam pārtiks auklu. Šim gabalam ļoti vienkārši. Vai nu liekam traukā, kas ir, nezinu, pīle vai kā viņš saucās trauks ar vāku, varam likt cepamajā maisā, ieliekam iekšā
pārbriem tās pašas garšielas, bišķi iemasējam viņu, visu aiztaisam ciet, apakšā nedaudz buljoniņš, visu ļaujam uz kaut kādu šādam miksam gabalam, es teiktu kaut kādas 50 minūtes varētu būt plus mīnus. Ja mēs skatāmies pēc iekšējās temperatūras, tad tur vajadzētu būt ne vairāk kā kaut kādiem 58, 59 līdz 60 grādiem. Tā kā tas būtu tāds optimāls, kad viņš būtu jau perfekts un gatavs. Tagad ir liels notikums, jo mēs sildām pannu. Un tas nav tā, ka uzliekam viņu siltu. Vajag ilgāk. Uzliekam ēlīti uzliekam, lai eļļa vēl uzsilst. Un līdz ko eļļa sāk kūpēt, pirms tā kūpējiena vajadzētu jau uzlikt mūsu sagatavotu 2 naži, Liepājas džeki. Sagatavoja medniekiem cepeti jau restorāna cienīga līmenī. Mēs viņu abrunināsim un liksim Ancis tradicionālajā, kā to sauc? Kas ir visiem mājās? Nē, mājās, kā visiem ir Latvijā. Cepešu krāsnī? Jā, Ancis tradicionālajā cepešu krāsnī. Es ielaidu apmēstīt. Aiziet, cepenē, jā? Jā, šito arī pārlējam pāri. Tā. Ko tad mums tur ir 300 grādi un liekam iekšā. Nu ir tā, ka šādu skaņu pa naudu nevar nopirkt. Vienalga, cik daudz ir nauda, tu nevar nopirkt viņu. Tā skan 300 grādi, jā? Tā skan 300 grādi, labā draugu kompānijā, pie labiem laika apstākļiem, pie laba, vai ir ionizēts gaiss vai nav, kurzemē viņš ir, ziemeļkurzemē. Un mēs tulīt vilksim ārā, griezīsim un ēdīsim. Man tev ir jautājums pirms tam. Jā. Tev ir paveicies ar medījumu, tu baro daudz foršs cilvēks. Un šī enerģija, tā pateicības enerģija, mēs kaut ko paņemam no meža, mēs pagatavojam forši, bet te arī cilvēki kaut ko dabona. Kā tu to izjūti, to lielo apli, kas noslēdzās kaut kādā ziņā šeit? Nu, man tā filozofija, kas tev ir daudz, briežu blīvums šeit ir daudz. Un kas tev ir daudz, to ar to dalies. Un cilvēki tiešām pirmo reizi ēd, otro reizi. Pirmā pieredze varbūt nav bijusi slikta, bet šeit otrā pieredze ir daudz labāka. Jo medījums ir jāmāk gatavot, un tās ir tradīcijas, kas nav kā aiziet veikalā, nopērc, izlasi instrukciju un pasildi. Tās ir vairākas paudzes, kad atkož, ka to briedi var sagatavot mīksti, labi, ēdam. Forši, jā. Es domāju, tās emocijas, tas ir galvenais visā tādā ciklā. Mēs nomedījot, saņemam emociju, tad sadalot, 2 naži nāk pa vidu, tad nāk nogatavināšana, gatavošana, kompānija, filmēšana, operators, viss kaut kas, vai ne? Jā. Tad beigās sēdien, tas ir skaisti. Nu ko, velkam ārā? Aiziet. Velkam ārā. Ir šī jā, mēs viņu noliekam. Viņš ieregulē, un, protams. Nu, lūk, tā tas izskatās iekšpusē. Redzi? Ideāli, mazliet sārtumiņš jau. Tā viņš arī teica. Lūdzu, nepārcepiet. Nepārcepiet, nekad. Tadām. Nevajag balā itāļu valodu. Jā. Lūdzu. Mazliet. Ļoti labi. Jā, čau. Jā, mēs paēdīsim, tad aiziesim. Nu, īstenībā ir tā, ka es novēlētu katram, bet varbūt ne visiem. Jo katrs jau saņem pēc nopelniem.